ko vēl es gribu pateikt? Te uzstādīt ir jautājumi, arī vakar bija jautājums tieši ēterā, bet līdz viņam nenonāca, netika viņš uzstādīts, bet portālā viņš tika uzstādīts, un tur bija tāda lieta, kad Jūras vārtos, tad, kad bija Travijātas šī izrāde, pirms tam uzstājās domas priekšstājs ministrs, un uzstājās arī operas izpildu direktori. Un viņa to norunāja apmēram tā, ka lūk, ļoti labi, ka pēc tam, kad opera ir viesojusies ar izrādē tur manā dzimtā Jēkabpilī, Cēsīs un vēl kaut kādās mazpilsētās, ka beidzot viņi atnākus arī uz Ventspili. Un ventspilniekiem tad bija jautājums, kā tā visur citur ir tādas piemērotas operas izrādē, pilnsiņīgai operas izrādē skatuves un zāles, un tad Ventspils iznāk pēdējā. Bet viņa nepieminēja vienu ļoti būtisku lietu, tādā, ka viņi ir viesojušies ar izrādēm Brīvdabā, un arī manā dzimtā pilsētā, tas ir uz Saliņas Brīvdabas izrāde. Un tas nekādā gadījumā nav tas, kas ir iespējams Jūras vārtos. Nevienā citā kultūras namā, kultūras ēkā Latvijā tāda izrāde nevar notikt. Tikai Ventspilī. Un to arī pateica skaidri un gaiši kultūras ministrs Dāvers. Opera var notikt arī mežā, nav problēma. Jā, Brīvdabas. Orķestri būs, kur nosēdināti. Tā teikt, uz celma kāds pasēdēt var un padziedāt, nav jau problēma. Ja? Bet tā nav pilnsinīga operas ar oriģinālu. Viss ir oriģināls, ieskaitot arī tā teikt, skatuves iekārtojums. Tur vajadzīgi skatuves izmēri un vajadzīgi ir skatuves augstums un dziļums vajadzīgs. Teiksim, šajā izrādē tika izmantots pirmo reizi aizskatuve, ko mēs speciāli izbūvējām. Un aizskatuve tikai ir 2 vietās, 3. Operā, Ventspilī, man liekas, ka Dailē. Viss. Un visbeidzot, varbūt dažas vārdus par vakardienas tiem politiskiem notikumiem. Šodien es arī tagad 12. braukšu 2. būs Zagavas zemnieku savienības valdes sēde, kurā analizēs izveidošo situāciju pēc tam, kad Tautas partija pametusi valdošo koalīciju. Man grūti spriest, kāds tur bija tas dialoga forma un saturs. Tautas partija jauno vārdu. Pēc manām domām abas puses neparādīja pienācīgu izturētību, taktu un māku ieklausīties otras puses viedoklī un argumentos. Kāpēc es to saku? Piemēram, bija tā gada jubileja Dombrovska valdībai. Priekš kam vajadzēja publiski dāvāt jaunajam laikam, vajadzēja dāvāt Tautas partijai gleznu, kurā pa vidu ir cālis un apkārt izšķīlies no čalmos, un apkārt ir citas olas, no kurām ir izšķīlušies krokodīli. No tā var izdarīt secinājumu, ka viņiem tad ir apkārt cālis, tas ir jaunais laiks, vai ne, un Tautas partija, tās ministri vai kas tur bija domāts, ka viņi ir tie, tā teikt, krokodīli. Skaidrs, ka tas, šāda veida žests, nedomājieties, kad teiksim, notiktu sarunas starp Latviju un sadarbību Lietuvu kaut kādā jautājumā, diskutām, piemēram, par robežu. Jūras robežu, tur mums nav noslēdzības. Un tur, teiksim, Latvijas prezidents pasniegtu Lietuvas prezidentam šitādu bildi. Tad kāda reakcija? Vai jums kāds pasniegtu? Sakarā ar jubileju kopēju. Teiksim, jums ir vīrs un sieva, gadu kopā nodzīvojuši. Un tad, teiksim, sieva pasniedz vīram gleznu. Ja, kur viņa ir cālis un viņš ir krokodīls. Kā? Protams, tas ļoti nostiprinātu laulībā saticību tur un tā tālāk. Pareizi, ja?
Un vēl Dievs pasaka, ka tas bērns būtu piedzimis, tad nevar saprast, tas bērns ir krokodils, vai tas viss ir tas krokodils. Zināt, nu, un uz tādām lietām nevajag aizvērt acis, jā. Tas nozīmē, ka cilvēki ir iegājuši tādā, tādā psihiskā transā. Es pat uzskatu, ka politiski nepieskaitāmā transā. Ja? Jo tā politika, kas tiek proponēta, ka tur cīnīsies un tātad cīnīsies un es jau atdošien esmu pie kaut kādiem aligātoriem vai ne, kuriem tās jau ir pasteigts, jā, cīnīties. Ja? Kas tur var būt kopējs? Ja? Un vienlaicīgi saka, nē, uz Elbrus mums jāiet kopā. Kopā. Vienā saitē. Jūs mums uzticaties. Ja? A otrs domā, pagaid, viņam varbūt šķēres kabatā un to virvīti tā čiks un teiks, ko darīt? Krokodili jāatbrīvojas. Saka, uz ledāja. Pareizi? A ko tu nāci? Tā kā man liekas, kad šobrīd zākā tikai Tautas partija, tas nav pareizi. Pie tam es pasītroju. No viņa 4 priekšlikumiem. Priekšlikums, kad budžets jāizniedz valdībā līdz šī gada 1. jūnijam un Saeimā līdz 1. septembrim, ir absolūti pareizi. Lai nepieļautu otrais tādu gājienu, ka jaunais laiks kopā ar Pilsonisko savienību iesniedza pirms vēlēšanām teica, nē, nekāda pensiju samazinājuma nebūs. Neteica arī, ka noņems 70% strādājušiem pensionāriem 100% pensiju. Teica, nē, nekādā gadījumā tas viss ir, tā teikt, ļauno spēku, tumšo spēku spriedelējumu un tā. Un nākošā dienā, kā pēc vēlēšanām, atcerieties, Čanks noņēma gan strādājušiem pensionāriem 100% pensijas, gan vispār visiem pensionāriem atņēma pensijas. Ja viņi būtu pateikuši, ka viņi to darīs un būtu pateikuši pirms vēlēšanām, tad kāds būtu vēlēšana rezultāts? Es domāju, ka Ventspilī nebūtu 2 deputāti no jaunā laika un Pilsoniskās savienības. Pareizi? Jā, nebūtu. Viņi ir. Pateicoties tikai tam, kā apmānīja tautu. Un lai tagad tas tā nenotiktu, skaidrs, ka ir jābūt skaidrībai, kur tad atradīs Repši tos 400 vai 500 miljonus. Tas ir jāsamazina. Vai jāiegūst papildus ienākumu. Lūk, tā ir viena lieta. Otrkārt, protams, uz iesniegto budžeta projektu jābūt ir dialogam ar tā saucamiem sociālajiem partneriem, loģiski, un ar viņiem par kaut ko jāvienojas, lai izvairītos no nevajadzīgiem streikiem, piemēram, kā tas ir, piemēram, Grieķijā. Nākošais jautājums par nodokļu iesaldēšanu. Man liekas, ir aktuāls, bet vienlaicīgi viņš ir diskutabls. Ja? Jo jāredz budžeta projekts, nevarētu par to spriest. Un visbeidzot, valsts pārvaldes optimizācija, samazinot ministriju skaitu. Es personīgi neuzskatu, ka ministriju skaita samazināšana ir kaut kāda efektivitāte, jo ietopot uz vienu ministru, 2 ministru vietā 1 un valsts sekretāru 2 vietā 1 un vēl šāds tāds struktūra vienības, tas ietaupījums nav tik liels. Un šobrīd, ka jāturpina veikt reformas ļoti konkrētās nozarēs, es nesteigtos ar tādu ministri īstenošanu tikai īstenošanas dēļ, kā propaganda. Tā. Bet tas ir neapšaubām. Bet tur jārunā ļoti konkrēti, ko ar ko, kāpēc un ko tas dos. Tā. Katrā gadījumā tas jautājums ir neapšaubām diskutabls un nebūt nenoraidāms. Nebūt nenoraidāms.